Čau visiem! Šodien 26. decembris. Mēs esam Burtniekā. Šodien kopā ar tēvu pamēģināsim šī gada pēdējās līdekas noķert. Un jā, kā mums te izskatās. Krasti sasaluši, vidus vaļā, var copēt. Sākšu ar ošulūru, pamētāsim, paskatīsimies pirmo vietu. Un varbūt kaut ko lielu izdodās noķert. Nu, nepagāja ne 5 minūtes, uztaisīja 3 metienus vai 4. Tēvam copa, man līdeciņa. Šitā tāda pasmuka izmēra līdeciņa. Saķērās bišķiņa. To viņu uzliks uz lentes. Nu, kur ir pirmā līdeciņa. 64 centimetri. Šitā brauks uz mājām. Dēls paprasīja gribot līdeciņu. Kā viena jāaizved, lai pāēda. Un paņēma uz ošulūru modelīti. Super! Kur viss krasts ir līdz saisals. Tāds troliņš, tie bižņi sanesti. Tik skaļi tur izklausās. Tad mēs šitam kustēsimies garām. Nezinu, vai zils pēc tam tā trokšņa tur kaut ko dara vispārībā. Tur tālāk jau ir gludais ledus, bet, vīžņi ir saskaloti, tad daudz viss vēl nav nopusis. Kustēsim uz priekšu, te ir brīvā maliņa. Ar brīvo maliņu paskatīsimies. Nu, vēl nākamie 4 metieni. Vēl viena līdeciņa. Šitā gan ir mazāka. Bet atkal ošulūrīts. Paņēma smuki. Viņa attāķēsim. Nu, šitā tāda 56 cm līdeciņa ir. Pār šito ņemsim, laižam. Laižam, paņem kaut ko citu. O, tā. Nu, turpinam copi. Nu tā, 2 līdekas ir noķerts. Tēvam viena copa. Tagad paķērām mazās bišķi un pārslēdzamies uz lielajiem ošulūras vīboniem. Ūdens līmenis beig uzcēlies ir ezerā. Šobrīd ierastajās vietās, kur makšķerējām ap metru, fūnējā ar metru, bet 1,8, 1,7. Tagad jau ir 3 metru dziļums rādās. Tā kā pamēģināsim tajās vietās ar lielajām mānekļiem. Varbūt kāda māma ir iepaldējusi iekšā. Nu un kas tam mums te maisiņā? Ošulūra vībonīti. Smuka pieteicās. Celsim ārā. Tā, nu kur ir vībonīši, ja? Nu, smuka 71 līdeciņa. Paņēma. Ošulūra baigā trauma ir bijusi. Un smuki viss sadzīs. Kā tādu vēl dabējām. Šodien sanāk starp tādiem te ledus gabaliņiem braukāt. Tur vīra valcā vēl. Te kaut kāds ledus gabaliņš, te kaut kāds ledus gabaliņš. Otrā pusē tur atkal kur ir pa brītim kāds ledus gabaliņš. Tā mēs starp viņiem braukājam. Meklējam, kur ir zīvis. Ošulūrs. Nu šitā gadās. Aizķēru aiz auklas, aiz tēva mānekļa un nogriezu astu līdz ar to pašu. Ai. Nekas.
Ja šitā, tad mēs darīsim šito kasturi. Tad ejam uz pilnu banku. Galīgi lielo kompoti. 29 centimetri. Nu, uz 29 centimetrīgo ošelūrīti ar paņēma. Tā, nu vēl kaut kādu stundu nometājām mazos mānekļus. Nekas nebija. Uzliku atpakaļ 29 centimetri. Ošelūrs. Pike Hunter 60 cm līdekli tādu mānekli paņēma. Mazos mētājām nekas nenotika. Tā, nu vairāk jau kā puse no laika ir nomakšķerēta. Man šobrīd ir 4 līdeklis. Ētis gan šodien cīnās, nezinu ar ko viņš cīnās, bet viņam līdeks neķerās. Viena copa pagaidām, kas pagaidām arī visu pārbraucām uz vēl vienu vietu. Te arī apmēram 2 stundas nostrādās visu to pleķi. Un te jau būs diena galā, cerams, ka te kaut kas izšals labāks. Pirmā vieta, pirmais metiens. Un tētis ar tomēr tika pie līdeciņas. Nav liela, bet ir. No tētim ar otrā līdeciņa. Ošelūrī. Tā, tēvam vēl viena zivs. Copi beidzam. Diezgan labi izdevusies copi. Kopā tika noķertas 7 līdekus. Jā, tētis noķēra 3. Beigās izskatījās, ka viņam arī tā lielākā varētu būt. 72 centimetri. Man bija 70 centimetri. 60 kaut kas. Tā kā zivs savilkts. Nu, uz ko mēs šodien ķērām, tad ķērām mēs uz šiem. Tā pārliecinoši šeit viss ir ošelūrs. Šitais viens nobeidzās, nokritās te pirmās līdeks no paša rīta uz šādu modeli X pavilku. Tad, protams, zilais. Šis bija, uz ko tētis noķēra lielāko līdeku. Uz šo dabūju arī vienu līdeciņu 60 centimetrīgu. Nu, kā redzams, viss ir ošelūrs. Tā, jā, ja kas tad šodien ir 26. decembris, un nevar vēl īsti zināt, vai sezonu noslēgt, paskatīšos. Bet katrā gadījumā visiem laimīgu jauno gadu un lomiem bagātu 25. gadu, kā tiekās uz ūdeņiem. Čau!